Par intensīvu lauksaimniecību Zemgalē pašlaik liecina ziedošie rapšu lauki, kas kopā ar citām kultūrām aizņem 39% no reģiona platības. Tam gan ir arī sava negatīvā puse. No pārmērīgas nitrātu nokļūšanas notekūdeņu grāvjos jau 15% no visām Latvijā lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām konstatēta ūdens erozija. Mēs kaut kādīgi līdz šim esam par meliorāciju grāvjiem, tas ir ūdens novadīšana. Un par bioloģisko daudzveidību, kas tur ir iespējams, vispār nedomājam, jo saimniekošana galvenais. Citādi aina gan pavērs ūdens paraugos, ko hidrobiologs paņem vietā, kur Latvijas Lauksaimniecības universitātes spēkiem pirms 3 gadiem izbūvēts vidē draudzīgs meliorācijas paraugs. Patiesībā šeit dzīvojušie 11 makstanīci rāda, ka ūdens kvalitāte ir laba pašlaik. Un līdz ar to šādas struktūras patiešām var palīdzēt ne tikai barības viela, izgūstnēšanai un izņemšanai no ūdens vides, bet te ir vēl viena lieta, kas šajā projektā arī tiks skatīta, ka meliorācija grāvji intensīvi apsaimniekotās teritorijās var arī būt tās bioloģiskās daudzveidības saliņas. Šajā grāvī mēs esam ierīkojuši ūdens līmeņa regulēšanas slieksni, kurā mēs mēģinām samazināt ūdens plūsmu un tādējādi ir attīrīt ūdeni. Tātad ir virkne ķīmiskie un bioloģiskie procesi, kas pārvērš nevēlamās slāpekļu formas par vēlamākām formām, un tādējādi šis slāpeklis tiek izņemts ārā no šīs ūdens sistēmas. Ūdens līmeņa regulēšanas sistēma ir tikai viens no veidiem. Mikroorganismiem labvēlīga vide saglabāsies arī meliorācijas sistēmā ar kontrolētu drenāžu vai speciāli izveidotu mitrzemi. Zemnieki gan pagaidām ir nogaidoši. Šis faktiski ir tikai dažu gadu demonstrējums, un arī konkrēti, ja runājam par šiem konkrētajiem dambīšiem, tad varbūt tas nebūtu piemērojams visās saimniecībās, kaut gan no ierīkošanas viedokļa tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem. Bet neapšaubām, ka šādu elementu izvietošanas meliorācijas sistēmām no saimnieka prasīs papildus uzmanību. Lai parādītu lauksaimniekiem, ka vidē draudzīgās meliorācijas ieviešana nav nemaz tik sarežģīta, Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusies Eiropas Savienības finansētā programmā Nutrinflow. Projekts paredz ekomeliorāciju izveidot 2 objektos – Ailes strautā un Sodītes grāvī. Neteiksim, ka jāpārtaisa, bet jāpilnveido, jo, kā jūs redzējāt arī iepriekš, kur mēs bijām objektos, kad ir iespējams ar akmens krāvumiem arī šiem kontrolētām drenāžām, tad nedaudz papildina grāvie ar vidē draudzīgiem elementiem, un tad tas grāvis arī jau ir viscaur šī meliorācija jau ir vidē draudzīga. Protams, ir jāievēro tas intervals, kad ir jāskatās, kad ik pa 100 metriem cita sistēma ir atkal ik pa kilometru attālumu, jāievieš tas elements. Un, protams, svarīgi ir kopt, jo jebkura meliorācijas sistēma, kā jebkura infrastruktūra ir jākop, kas ir pats galvenais. Pagaidām dabai draudzīgā meliorācijas sistēma vēl nav obligāta, bet saņemot no lauka atbalsta dienesta finansējumu meliorācijas sistēmas atjaunošanai, riskam pakļautajos apgabalos, pie kādiem pieskaitām arī Zemgale, tā jau ir obligāta prasība.